Viena no tādām kritikām, ko es dzirdēju veselības tehnoloģijām, ir, ka tu izveido tādu kā gandrīz aborto apli. Cilvēks pasās pulksnī, man ir stress, es esmu stresaini, ok, superīgi. Un tu vienkārši turpini sev uzvilkt, un tas beigās izveido to, ka tie dati, ko tu redzi, kas varbūt nav tik labi, beigās tā noved pie tā, ka tu vēl sev vairāk sagrauj. Kāds ir domās par šo situāciju? Manuprāt, tā ir jebkura tēma, pieņemsim par naudu, ka mums vajadzētu sekot līdzi saviem ienākumiem, izdevumiem, un ja tie dati ir slikti, tas mums rada stresu. Un tas nenozīmē, ka mums nevajadzētu sekot līdzi. Varbūt kaut kā ir grūti uztvert sliktu informāciju par sevi un neuztvert to stresaini, bet varbūt jāmācās uztvert vienkārši kā informāciju. Te būtu jābūt ātriem tips un triki, kā ātri pamaina, kaut kā uzlabot, pēkšņi salauzt to stresa situāciju uz kaut ko labāku, ar to pašu vienkārši elpošanu kaut vai. Un tajā brīdī, kad es uzspieru pogu, tur vajadzētu būt uzreiz, hei, izdara tagad šito. Jo savādāk mēs vienkārši tiešām ejam abortu apli un skatāmies, mums slikti, mēs sliktāk, bez reāls rīcības.